Do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 28. februārī devās uz Vašingtonu, lai tiktos ar ASV vadītāju Donaldu Trumpu. Bija iecerēts parakstīt vienošanos par derīgo izrakteņu izmantošanu un apspriest Ukrainas drošības garantijas. Taču publiskajā telpā par vienu no galvenajām tēmām negaidīti kļuva Volodimira Zelenska apģērbs. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ierašanās Baltajā namā notiek visai precīzi norādītajā laikā 11. pirmspusdienā. Satikšanās uz Baltā nama kāpnēm ir īsa un lietišķa, bet pirmais, ko ASV prezidents Donalds Trumps Zelenskim norāda, ir tas, ka viņš nav pienācīgi saposies. Viņš nav saģērbies. Zelenska apģērba tēma no jauna uzvirmoja Baltā nama ovālajā kabinetā, žurnālistu klātbūtnē. Zelensky, why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting. I don't have such. Office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like yours. Yes. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. Pārmetums par uzvalku bija tikai prelūdija tai asai vārdu apmaiņai, kas sekoja turpinājumā. ASV prezidents Donalds Trumps un viceprezidents J.D. Vance pārmeta Zelenskim nepateicību un necieņu pret ASV. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, even today. You said thank even you. Today. You went to Pennsylvania. Tas noslēdzās ar Ukrainas prezidenta izraidīšanu no Baltā nama. Un Ukrainas prezidenta delegācijai tiek lūgts atstāt Baltā nama telpas. Atcelts arī citas Zelenska tikšanās. Tomēr Zelenska apģērbas tēmas apspriešana turpinājās sociālos tīklos un presē. Es domāju, ka tas pasīgrē, ka Zelenskas tur nepatīk daudziem. Žurnālists, kurš uzdeva to jautājumu, tas ir Marjorijas Taylors Greens draugs no īstās Amerikas balss, man liekas, arī sauc Real Voice of America. Izteikti labēja spārna pārstāvji. Un tas nav noslēpums, ka šajās aprindās Ukraina patīk, ne Zelenskas patīk. Pastīsimies socioloģiskās aptaujas, no visur republikāņi ir ievērojami skeptiskāk par palīdzību Ukrainai. Tālāk, protams, pirmais Trumpa impeachments, tas bija tieši par Zelensku, zvanu par Zelensku, par mēģinājumu piespiest viņu sākt izmeklēšanu par Baideniem. Bet es domāju, tas tā bija tāda nievājoša, nepieklājīga piezīme, tā teikt, jo nekur citur tas prātā nav nācis vaicāt. Vēl, protams, konteksts ir tāds, ka cits Čērčila bildes vēl kārā, kur viņš tur arī sēž tādā uniformā. Bet Ilons Masks, Trumpa labā un kreisā roka, viņš arī ovālajā kabinetā. Teikreklāma Etalī Naģenē ierodas vienreiz arī ar bērnu uz pleciem. Tas, protams, ir tā, daļai tā dubult morāla. Bet, es domāju, ka tas bija vairāk tā, nepatika. Acīm redzam, Zelenskis izsit no ritma. It kā jau nevajadzēja būt, ja viņš, es domāju, apzinājās, kur viņš brauc. Bet, tā nepatika, protams, tur bija, bija arī neliela nepatika arī Baidena administrācijā. Ne jau apģērbu, bet vairāk par to, ko pārmest arī Vents un citi, ka pietiekami skaidri pateicību nav dzirdējuši. Bija tas arī Lielbritānijā nāk ārā, ka iepriekš arī Ukrainas delegācijas atbrauca sarakstu, ko viņiem vajag, loģiski, bet ka pakāpeniski no tās pieejas nogur. Vismaz daļā rietumu, un daļu tas vienkārši aizkritināja. Tas kādā veidā domā, palas arī tos paklausās tā izteikt labējā spārne. Žurnālists, viņiem Ukraina ir kaut kur tālu, Eiropa ir tālus, tad viņiem ir
skaists okeāns, Trumpu citējot, un viņi to redz, ka cilvēks kaut kur no attālu zemes, kas viņus skar maz, atbrauc un lūdz naudu. Un tad jau, kā saka, viņi prāt nespēja saģērbties. Atbilstoši tām, viņa vēlmēm. Tas nav mana. Es skaidroju to, kā tur redzu. Un, protams, tas arī bija tāda viena no epizodēm, kas pavilka to sarunu tālāk. Ja tad arī Zelenskis jūtās aizkaitināts, viņš arī atbildēja, nedaudz neganti vai ne par to lātiem vai dārgiem uzvalkiem. Šie foto tapuši 2022. gada 23. februārī, dienu pirms pilna mēroga kara sākuma. Volodimirs Zelenskis Kijevā tiekas ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu un Lietuvas prezidentu Gintenu Nausedu. Šī ir pēdējā reize, kad viņš publiski bija redzams uzvalkā. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Kara pirmajā dienā Zelenskis uzrunāja Ukrainas sabiedrību ģērbies haki krāsas tēkarklā. Arī turpmākajos mēnešos viņš bija redzams pārsvarā šaudā militāra stila apģērbā. Vēlāk garderobi papildināja arī īpaši dizaina tērpi, kuros apvienot arī tautiski motīvi un patriotiski elementi. Visbiežāk Ukrainas ģērbonis. Zelenskis ir skaidrojis, ka tā viņš ģērbsies, kamēr beigsies karš. Šāds solis ir simbolisks. Prezidents atgādina pasaulē par to, ka viņa valsts karo par brīvību, un vienlaikus pats solidarizējas ar karavīriem, kas atrodas frontē. Dokumentālajā filmā «Viena diena prezidenta dzīvē» viņš par to stāsta arī ukraiņu žurnālistam Dmitrijam Komarovam. Маленький гардероб. Можна. Там однаковий одяг просто. Гардероб президента. Так, такий гардероб, ось що я хочу. Такі речі, нормальні. І ваш військовий одяг, взуття, Да, так все. Що стосується костюму того з... Мені здається, костюми це ось тут. Вже після хімчистки, так? Може бути. Чесно кажучи, я не слідкую за такими речами. І я просто зараз не використовую костюм. Це той самий піджак? Мені здається, так. Це ж символ, значить, що скоро закінчиться війна, скоро ми переможемося, так що будемо використовувати костюм. Тобто піджак чекає перемоги? Так. Скоріше. Та буде, все буде. Здивувати. Trumpa padomnieks Rodžers Stounts izdevumam The New York Post jau agrāk norādījis, ka tā esot necieņa pret amerikāņu tautu. Viņš bija uzvalkā un kaklasaitā Davosas Pasaules ekonomikas fóruma pasākumā, bet nevar to uzvilkt uzrunājot kongresu vai tiekoties ar ASV ievēlēto prezidentu, norāda Stounts. Arī sociālās saziņas vietnē X ievietoti daudzi attēli, kur Zelenskis redzams uzvalkā, tiekoties ar dažādiem līderiem, piemēram Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu, bijušo ASV prezidentu Joe Bidenu un citiem. To pavada komentāri, ka tieši ar Trumpu Ukrainas prezidents izvēlēs tiksies šādā apģērbā. Noklusēts, ka visas redzamās bildes tapušas pirms 2022. gada februāra.